Sveicināti visi Dreamsoli skatītāji, klausītāji un vispārējie nūģi. Šodien pastāstīšu par to, kas vajadzīgs Photoshopam, lai vispār Photoshop varētu lietot. Pirmais, ko jums vajag izdarīt, tas noteikti viņš kaut kur internetā jāatrod. Tas parasti ir visgrūtākais, bet ir tāda nedabīga laba lieta, ko cilvēki ir izdomājuši torrenti. Pirmais torrents, ko es ieteiktu, tas būtu laikam newoutlaw.org, tāda neliela reklāma viņiem. Un otrs, ko jums vajadzētu dabūt vismaz kā minimumu kartonu kastu ar schēmām iekšā, lai viņu varētu vispār darbināt. Ko jums kā vajadzētu? Kā primāro mēs varētu ņemt 3 GB cieto, lai varētu sabāt stokus, prestus, brušus un visi pārējos sūdus, ko ķellē virsū. Otra lieta, ko vajadzētu vismaz 1 MHz proci. Un tas būtu kā minimums. Kā minimums, labi, varbūt tas vēl sūdīgākiem vien, bet, tad vismaz kaut cik normālies. Rams 256, un tad jau kaut cik mēs varētu sākt savas lielās artista darbības. Tad otrais, kas ir vajadzīgi fonti. Kas ir fonti? Fonti ir, lūk, šādi sūdi. Paņemam tekstūliņu, čink, uzvelkam. Man bišķirs, kā mums studijā karās, tiri, sarakstam savu kruto tekstu. Fonts, tā kā ir šitāds, ar ko mēs mainam izskatu burtiem. Tas ir fonts. Šādi, visādi. Kur es iesaku meklēt fonts? Fonts vajadzētu meklēt. Googlē var uzsist uz taustiņiem dafonts.com. Tur it kā ir visvieglākie fonti un welcome priekš. Es Linux, bet Microsoft Office. Tas ir Microsoft. Otrs, ko vajadzētu arī brušs, to arī var atrast Googlē, bet ten ir tāds niķis, kad atkarībā no tā, kāds Photoshops mums ir, ja jums ir CS2, tad meklējam priekš CS2, ja ir CS3, tad meklējam priekš CS3. Otra lieta, kas ir vajadzīga, vajadzētu stokus savākt. Stoku pakas bieži var novilkt, kaut kur fiksā var novilkt. Un arī Googlē rakstot stoku pakas, tas ir vienkārši tā kā man, piemēram, kur bildīt. Šī tāda uberīgā bildīt, tikai viņas ir daudz lielākas un labākā kvalitātē, un uz viņām tur var izpausties un darīt visu kaut ko tādu. Tālāk, ko vēl vajag mozgus normāls, lai tu nebūtu idiots. Un tad jau tu pamazām var sākt savu īpaši kruto darbiņu uz Photoshop. Tālāk vēl tā īsi runājot, kas ir Six ir signature, ja blakus runājot paraksts. Izmēri viņam parasti nav un nekādi defaultie. Kaut kādi jau ir, bet es parasti viņus neievēru un es arī tāpēc viņus nezinu. Six ir aptuveni šis tik liels, plus mīnu. Un tur iekšā parasti ir kaut kādi tik uzķēpāti bildīt. Es teicu kaut ko iesācis darīt. Un jūs niknējums ar kaut kādu nenormālo dzīves gudrību. Kas vēl? Noderīgas lietiņas. Noderīga lietiņa ir pen tools noteikti. Text tools, color change. New layer, tas ir šeit. Kas vēl? Ir bleeding mode visādi. Ja kādreiz jums prasa, un tutos ir rakstīts, ko parasti cilvēki nezinu, kas ir bleeding mode. Tad ar opacity, tas ir gaišums, tumšums, visādi tādi sūdi. Piemēram, tā kā šeit, bet piemēram šeit, paņemšu to nost. Un viss pazūd man tas, ko es pirms tam vīrus uzlieku uz 100, akal ir šāda krāsa. Kas vēl? Ļoti laba lieta ir stili visādi. Šeit var izvēlēties visu kaut kādas opcijas. Tur atspīdu mēnes, tur vēl nezinu, kas tur sūdēni, tur zobu un kas kuram tur ir. Vēl labas lietas priekš iesācējiem varat meklēt augšā menu bārā pie filters. Bet man šobrīd nokārās mans komps, man liekas, nebūs tas labākais. Bet, laikam pāris programmas jāizslēdz. Pie filter. Šeit ir kaut kas blur, stroke, distort, un tā tālāk un vēl projām. Tur var baigi rakties, urties cauri un visu kaut ko meklēt. Tad, kad jūs kaut cik būsiet izurbušies cauri, ko katru dara, tad jūs noteikti mēģināsiet arī likt kaut kāds bildes iekšā. Tad jau pirmais, ko es saku, iesācēja kļūt, ka izmanto bridge. Nevajag to izmantot. Vienkārši uzspiediet Ctrl plus O. Un jums atverās tāda liels logs, kur jūs varat no savu datoru izvēlēties visādi bildes, visādas tādas sūdzes, kā piemēram man. Tālāk vēl no interneta, bet taisno bildi nav jāvāk lielā kompijā, var taisno uzlikt bildi un ievilkt Photoshopā iekšā, kas arī ir ļoti labi. Kas vēl? Bildes izmērs var mainīt, nospiežot Ctrl un T. Tad tur parādās tādi 4 stūrīši un mēs tiem savalkam, kad bildi samazinām, spiežam shift, protams, lai viņi izskatos normālā izmērā, nevis kā dažiem labiem ģīmes izskatās tā kā tāda panna. Tas
acis arī sīkumā, īstumā. Viss varētu tādā veidā būt viss. Tas būtu priekš iesākuma Photoshopam. Un gaidot pārējos tutoriālus, gan jau es kaut ko uzcepšu, ja būs laiks. Un tad jau arī iesim tālāk pa soļiem, kā strādāt ar Photoshop. Paldies, Batmans!